Sveiciens visiem septembrī! Visiem, kam aktuāli, novēlu, lai šis jaunais mācību gads veiksmīgs un galvenais mierīgs, tā teikt, bez krenķiem. Es esmu Linda, un es centīšos veidot saturu latviešu valodā par mašīnu izšūšanu, par izšūšanas tehniku, iespējams mazliet arī par šūšanas tehniku, vispār par visu, kas saistīts ar izšūšanu un šūšanu. Man ļoti patīk izpētīt jaunas tehnikas, jauna, tas nenozīmē uzreizi jauna no veikala. Protams, saņemt preci jaunu no veikala, tie ir īpaši svētki, bet tāpat laikā šī mašīna varbūt arī lietota. Galvenais, lai tā mašīna ir jauna priekš manis, jo man patīk vienkārši izpētīt katras mašīnītes iespējas. Un es arī centīšos tos video veidot tādus, lai parādītu, kura mašīna spēj. Ļoti ceru, ka tas būs interesanti. Priecāšos, ja atbalstīsiet mani, nospiežot īkšķīti zem video vai sirsniņu vai īkšķīti pie postiem sociālajos tīklos. Tas ir tiešām liels atbalsts. Citiem varbūt tas liekas, ka tas neko nenozīmē. Bet mums, kas veido šo saturu, tas ir ļoti nozīmīgi, jo mēs ar to redzam, ka jums tas ir interesanti. Šoreiz es vēlējos veidot video, kas būs vairāk interesants tiem, kam vēl nav izšūšanas mašīna, bet kas domā, ka nākotnē varētu iegādāties izšūšanas mašīnu, vai arī tiem, kas plāno varbūt mainīt savu izšūšanas mašīnu pret kādu citu. Šajā video es pastāstīšu jums, kā es izvēlējos savu pirmo mašīnu, ko es ņēmu vērā, kā es izvēlējos mašīnas, kas man ir tagad. Pirmā mašīna vairs nav pie manis, bet ar viņu darbojās cita meitene. Tā kā mašīna bija lieliski, vienkārši es sapratu, ka es vēlos kaut ko citu. Tā kā, es centīšos jums pastāstīt, bet tās ir tikai manas domas. Tas nav tā, ka es jums tagad teikšu, jums jāpērk ir konkrēta mašīna. Nē, jo es zinu, ka katram cilvēkam ir savas intereses, savas domas, un katram patīk cits, tāpēc jau mums arī ir tā daudzveidība visā, jo katram mums ir citas vēlmes, citas prasības, citas finansiālās iespējas, un galvenais jau ir darīt. Nav svarīgi, vai jums tur ir Bernete, Bernīne, Džanome, Husqvarna. Galvenais, ka jums šī mašīna ir, jūs darat, jūs mācaties. Es ļoti ceru, ka es arī spēšu iedrošināt tās, kas ir nopirkušas mašīnas un baidās ķerties klāt. Es ļoti ceru, ka es spēšu iedrošināt, tomēr saņemties, jo es zinu, ka ir tādas meitenes, kas ir nopirkušas un baidās vienkārši neizpako izšūšanas daļu mašīnai ilgāku laiku, jo liekas, ka tas ir sarežģīti. Nē, nav sarežģīti. Tas vienkārši ir nepieciešamas dažādas zināšanas. Starp citu, šīs zināšanas es arī mācu. Man ir gan online meistarklases, ja ir ieinteresējis, ko tieši pie manis var iegādāties. Pagaidām šīs meistarklases ir Facebook slēgtās grupās. Ja tev ir ieinteresējusi kādu meistarklasi vēlies uzzināt kaut ko tuvāk, raksti man personīgi sociālajos tīklos. Un mēs vienosimies, tāpat ir iespēja arī sarunāt individuālu apmācību, varbūt būs vēl kādi jaunumi, vēl kādas iespējas, bet par to tad, kad pienāks laiks. Un tagad pievērsīsimies tieši šīs dienas tēmai, pievērsīsimies par mašīnu izšūšanas izvēli. Es jums pastāstīšu, kam pievērstu es uzmanību izvēloties izšūšanas mašīnu. Pirmā lieta, kam, manuprāt, ir jāpievērš uzmanību, ir maksimālais izšūšanas laukums. Nevienmēr nāk līdzi lielākais rāmis mašīnai komplektā pērkot. To iespējams ir jānopērk atsevišķi.
Tāpēc nevis uzmanību jāpievērš tieši tam, kas ir komplektā, bet kas mašīnas aprakstā ir rakstīts, kāds ir maksimālais izšūšanas laukums un ar kādiem rāmjiem iespējams savienot, kāda rāmi der konkrētajai mašīnai. Un, ko ir iespējams vēl piepirkt klāt. Tātad par izšūšanas laukumu. Ir mašīnas, kas ir lētākas, un viņām izšūšanas laukums ir tikai viņām nāk viens rāms, un viņām izšūšanas laukums ir 10x10 centimetri. Jā, protams, tas ir lieliski, ka jums vispār ir iespēja izmēģināt izšūšanu, un sākumam varbūt nemaz nav slikti, ja jums ir tāda iespēja par labu cenu šādu mašīnu dabūt, lai saprastu, vai jums patiks vai nē. Šādu mašīnu var nopirkt. Man tāda rāmja ar tādu izmēru nav, bet šeit es sagatavoju papīra lapiņu, kas ir šie 10x10 centimetri. Tātad šīs būs tas maksimālais izmērs izšuvumam, kādu jūs varēsiet izšūt, ja jūs iegādāsieties mašīnu, kurai šis izšūšanas laukums ir 10x10 centimetri. Tas tāds maziņš kripucītis. Protams, ir labi arī tā, bet es tomēr ieteiktu paskatīties uz mašīnu, kas ir dārgāka mazliet, bet lai šis izšūšanas laukums ir lielāks, jo, ja jūs aizraus izšūšana, šis ļoti ātri jums paliks par mazu, ļoti ātri, jo skaistie izšūvumi liela daļa ir tiešām krietni lielāki, bet mazas lietiņas ar šādu rāmi var izšūt. Arī, ja jūs pērkat mašīnu, kurai ir lielāki izšūšanas laukumi, ir labi, ka nāk līdzi arī mazie rāmīši. Šis ir pat vēl mazāks kā tas 10x10, bet viņš nāk vienkārši komplektā. Bernete B70, arī Bernete B79 izšūšanas mašīnai nāk šāds maziņais rāmītis, jo, mazie rāmi arī ir vajadzīgi, ja jūs izšūsiet kaut ko maziņu, lai nav lieki jātērē stabilizators un vispārējais lielajā rāmī, ja jūs izšūjat, piemēram, mazus iniciāļus vai tur mazu Latvijas karodziņu vai kaut ko, tad jums lielais rāmis tajā brīdī nav nepieciešams, arī taupības nolūkos. Savās meistarklasēs es stāstu arī vēl citas lietas, kāpēc rāmis ir jāpiemēro izšuvuma izmēram. Tā kā, skatāmies. Piemēram, šai mašīnai, kas ir Bernina B570, gan puķēnā versija, gan parastā versija, kas bez puķītēm ir, lielākais izšūšanas rāmis, kas nāk komplektā, ir šāds. Tas jau ir krietni lielāks par 10x10 centimetri. Redziet, ielieku pa vidu lapiņu, šeit ir krietni lielāks. Šis rāmis ir 145x255 centimetri. Bet šis rāmis nāk komplektā, bet lielākais izšūšanas laukums šai mašīnai iespējams ir lielāks. Viņai ir gan šāda tipa lielāks rāmis. Es precīzi tagad izmērs neatceros, man šis rāmis pagaidām vēl nav, bet, manuprāt, bija 265x265, apmēram šādi. Ir lielāks par šo katrā gadījumā. Un vēl lielais garais rāmis, kas ir vispār 15x40 cm, kas ir ļoti liels. Es viņu varu parādīt. Man viņš gan ir kastē. Šāds te lielais mega hoop. Es jums parādīšu, kāds ir iespējams šai mašīnai lielākais rāmis. Tā, taisās vaļā. Lielākais rāmis ir ļoti liels garais rāmis, kur garus kādus objektus izšūt. Jā, viņi nebūs plati, bet garumā ļoti pietiekami garš izšuvums sanāk ar šo mašīnu. Lūk, tas ir tas, par ko ieteiktu pievērst uzmanību, lai tas izšūšanas laukums, tiešām, manuprāt, šis 145-255 ir tāds jau minimāli mazākais vēlamais, lai būtu. Šajā rāmī jau ir iespējams izšūt diezgan daudz. Viņu gan mazliet bremzē šie nopaļotie stūri, bet jebkurā gadījumā šis jau ir
labs izmērs izšūšanai. Vēl labāks izmērs izšūšanai ir Bernete B70, Bernete B79. Tas ir šāds jau 16 x 26 cm. Šis ir maksimālais Bernetei. Lielāku uzlikt vairs nevar. Tas ir maksimāls, bet tas jau ir tiešām ļoti labs izmērs. Tas ir vispār lielisks izmērs. Ir, protams, reizes arī man, kad vajag vēl lielāku izmēru, bet it sevišķi, ja jūs esat iesācējs, tad šis ir lielisks izmērs. Mašīna ir lieliska, Bernete B70, Bernete B79, lieliska izvēle. Un, protams, arī citām firmām vienkārši es runāju šobrīd par to, kas ir man pašai mājās. Un tas ir tas, kam es tiešām iesaku no sirds pievērst uzmanību, lai nav tā, ka jūs iztērēsiet it kā mazāku summu, bet tomēr pietiekami lielu, un pēc tam nožēlosiet, ka nepielikāt to summu tomēr uzreiz nepakrājāt un nepielikāt mazliet klāt, lai nopirktu mašīnu, ar kuru jau jūs varēsiet izpausties krietni plašāk. Nu, lūk, tas ir par rāmjiem. Nu, protams, ir arī mašīnas, kurām ir vēl lielāki rāmji. Piemēram, manais muguras Bernina B700 arī man rāms nav vēl iegādāts, bet šai mašīnai maksimālais izšūšanas laukums ir 21 x 40 cm, kas ir garumā šāds kā šīs mašīnas rāmis. Viņš ir krietni platāks. Šeit ir 15 cm platumā. Bernina B700 7. sērijai jau var pielikt rāmi, kas ir 21 cm platumā. Tātad, tas jau ir ļoti liels rāms. Tas ir par rāmjiem. Ja, protams, ir arī mašīnas, skatāties par mašīnām aprakstus, kuras mašīnas, kādi tie rāmji ir. Tas ir tiešām no sirds iesaku pievērst tam uzmanību. Tas ir ļoti nozīmīgi pēc tam vienkārši darbojoties, jo ar šo 10 x 10 cm laukumiņu jums ļoti ātri, ja jūs aizraus izšūšana, jums ļoti ātri jau pirmajās nedēļās visticamāk būs par maz, un jums nepietiks ar šādu izšūšanas laukumu. Nu tātad, es pastāstīšu, kā es izvēlējos un kāda es izvēlējos savu pirmo mašīnu. Tiešām pirmo mašīnu izvēloties, es skatījos, lai šis izšūšanas laukums būtu maksimāli lielākais. Tajā brīdī man bija arī ļoti svarīga cena, un es izvēlējos mašīnu Genome MC500E, jo viņai maksimālais izšūšanas laukums ir 20 x 28 cm, kas ir ļoti labi. Tas ir arī ļoti labs sākums. Šī mašīna bija jau man vēlamākā cenu kategorijā, un man vienkārši paveicās ar šo mašīnu, es viņu dabūju par lielisku cenu, un jā, tā bija mana pirmā izšūšanas mašīna, lieliska mašīna, mēs ar viņu kopā ļoti daudz sastrādājām, ļoti daudz skaistumi tika izšūti, ļoti daudz mācījos, viņi piedeva visas manas kļūdas, dažas kļūdas nepiedeva, viņiem bija arī mazliet brīžiem, mazliet cimperlīga, bet tie ir tādi sīkumi, katrai mašīnai jau ir savi sīkumi, kam jāpievērš uzmanība, pie kā jāpierod, un tad, kad pierod un ievēro, ka viņai tur nepatīk kāds konkrēts diegs vai viņai nepatīk kāds konkrēts adatas, tālāk jau tie vairs nav mīnusi, vienkārši mēs pierodam, iemācamies ar konkrēto mašīnu strādāt, un viss ir lieliski. Tā kā, jā, savu pirmo mašīnu izvēlējos tieši pēc izšūšanas laukuma izmēra. Un tātad, otrā mana mašīna. Paldies Burdas salonam par iespēju strādāt ar šo mašīnu. Otrā mana mašīna jau ir Bernete B70. Lieliska mašīna. Tiešām ļoti patīk. Viņa ir vārds, lapsiņa. Man visām mašīnām ir vārdi. Tā kā šī man ir lapsiņa. Viņa arī ir čakla, man ļoti patīk. Izstāstīšu, tā kā es jau iepriekš minēju, ka man pirmā mašīna bija Genome, un tagad ir šī mašīna. Es īsumā
pastāstīšu, ar ko man šī mašīna patīk labāk. Tātad, izšujot, bieži vien ir vajadzīgs izšūšanas laikā mainīt izšūšanas ātrumu. Ja Janome izšūšanas mašīnai tas bija jādara tā, ka tu apstādini izšūšanu, ej iestatījumos un nomaini izšūšanas ātrumu un tad ej ārā un turpini izšūšanu, tad šai mašīnai vienkārši izšūšanas laikā atliek pabīdīt šo podziņu un izšūšanas ātrumu mainīt atkarībā no apstākļiem, jo ir sarežģītākas vietas un ir vienkāršākas vietas. Reizēm vienkārši tas ir nepieciešams šo izšūšanas ātrumu pamainīt. Kas man vēl šajā mašīnā tieši patika labāk? Manuprāt, arī pati darbošanās ar dizainu, kad viņi ievieto mašīnā, un tur vajag pabīdīt uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi, vai palielināt un samazināt ļoti ērti ar šīm te speciālajām pogām, universālajām, to visu ir darīt. Tie ir tādi laikam galvenie plusi, kas man patīk šai mašīnai. Tiešām, jā, Janome, es piekrītu, Janome ir lielāks tas maksimālais izšūšanas laukums, kas ir labi, bet šeit arī jāizsver, kas ir svarīgāk. Manā gadījumā ir ļoti svarīga arī šī ērtība izšūšanas laikā darboties ar pašu izšūšanas mašīnu, lai ir ērti. Un tāpēc, jā, man laikam uzvar šī mašīna starp Janome un Bernete B70 Deco. Man uzvar šī mašīna tieši dēļ tā, ka ar viņu ir ļoti ērti darboties. Ļoti patīk. Tā pārējais viss ir diezgan līdzīgi, tāpatās ir horizontālais kuģītis, kas man liekas nav visērtākais. Nav jau tā, ka nevar darboties, bet tas ir praktiski visām sadzīves izšūšanas mašīnām ir šis horizontālais kuģītis. Šobrīd es zinu tikai vienas sērijas mašīnu, kas ir sadzīves izšūšanas mašīnas, kurām nav horizontālais kuģītis. Un horizontālais kuģītis, kad ir ļoti ilgi jāizšuj un jāmaina apakšā diegs, tas mazlietiņi sarežģīja procesu, jo jāņem viss izšūms ar rāmi nost, lai tiktu pie apakšējās spolītes nomainīt diegu. Bet, principā tas ir sīkums. Šī mašīna ir lieliska, manuprāt, ļoti lieliska. Ko es par viņu vēl varu pateikt? Tiešām viņa ļoti, ļoti, ļoti patīk, ar viņu ir ērti darboties. Tik tiešām, šī... Un arī cena šai mašīnai ir, manuprāt, ļoti laba. Ja, piemēram, kā iesācējiem šī mašīna ir brīnišķīgs izšūšanas ceļa sākums. Tā kā pilnīgi noteikti šo mašīnu es varu ieteikt iesākumā. Vienīgais, ar ko ir jārēķinās, ka sadzīves izšūšanas mašīnas, jūs nevarat nopirkt sadzīves izšūšanas mašīnu kā milzīgam biznesam, un šo mašīnu ieslēgt no rīta, un visu dienu darbināt un vakarā izslēgt. Viņa tomēr nav paredzēta darboties tik daudz stundas, bet stundas 3 no vietas pilnīgi mierīgi var darboties ar sadzīves izšūšanas mašīnām. Un tad viņa vienkārši jāļauj viņai atpūsties. Vēlams stundu, es parasti ļauju atpūsties vismaz 2 stundas, jo izšūšanas laikā ātrums ir liels un mašīnas detaļas uzkarstu. Mašīnai ir vajadzīga atpūta. Tā kā, jā, bet tas ir jebkuras firmas mašīnai, sadzīves izšūšanas mašīnai. Viņa nav paredzēta tādam darbam, ka no rīta 8 ieslēdz un vakarā 5 izslēdz mašīnu ārā. Un rūpējamies par savām mašīnām, mīlam. Ja viņai ir pārstrādājusies, var sākties visādi niķi. Bet tas būs tiešām arī Janome, arī Brozeram, arī visām citām mašīnām, kad mašīna ir piekususi, pārkarsusi, met cilpiņas, rauj diegu, viņai nekas nepatīk. Tas tieši tāpatās kā cilvēkam, tad, kad viņš ir pārstrādājies, viss ir slikti, tāpat arī ir mašīna. Mašīnas ir jāmīl, viņas ir jākopj un jārūpējas un jāļauj viņām atpūsties. Un tālāk nākamā mašīna. Kuru es sapratu, ka es vēlos tieši šīs firmas
gan šuju mašīnu, gan izšūšanas mašīnu. To es sapratu kursos. Tā kā varētu teikt, kursi nāca par labu, un arī savā ziņā varētu teikt, varbūt ne tik labi, jo savaidzējās labāku gludekli, labāku mašīnu, bet, nu nē, tas viss ir labi. Tā kā nākamā mašīna jau, ko es iegādājos, ir šī te Bernina B570. Ilgi domāju izvēlēties šo ar puķītēm vai pelēko mašīnu, bet es sapratu, ka tā kā man darbstūris ir istabā, un es vēlos, lai tas ir skaisti, ne, arī parastā ir skaista, bet es vēlējos, lai tas mans darbstūris ir tiešām skaists. Es izvēlējos tieši šo modeli ar puķītēm. Manuprāt, viņi tik izcili skaista ir, un es viņu ļoti, ļoti mīlu. Šobrīd gan viņa ir salikta šošanas versijā, bet nekas tur daudz nemainās. Šis galdiņš noņemās nost, es viņu nolikšu malā. Šeit vienojās klāt izšūšanas modulis. Es tagad necelšu ārā, to es darīšu, tas būs video, kur ir apskats par konkrēto mašīnu. Tātad es vienkārši šobrīd pastāstīšu plusus, kāpēc šī mašīna bija tā, ko es sapratu. Nu, nevis tieši šī mašīna konkrēti, bet Bernina, kāpēc ir mana gala izvēle izšūšanas mašīnai. Pirmām kārtām, jo viņai ir vertikālais kuģītis un lielās apakšas polītes. Principā visa darbošanās ap dizainu pašā mašīnā ir tāda pati kā Bernetē, jo viss notiek ar šiem regulatoriem. Ātrumu ļoti ērti izšūšanas laikā iespējams ir regulēt. Tas viss ir ļoti līdzīgi, tā kā tas ļoti neatšķirās, bet kas ir galvenais, ir šī daļa. Pirmām kārtām, jā, apakšējais vertikālais kuģītis, šeit nāk virsū izšuvums, un ja jums ir jāmaina apakšā diegs, beidzies vai kas, jums nav nekas jāņem nost, jūs vienkārši no apakšas attaisat vaļā, izņemat ārā spolīti un izņemat, nomainat diegu. Spolītes ir vienkārši fantastiskas, viņas ir lielas, tiešām pie apjomīgiem izšuvumiem. Pie šūšanas varbūt es tik ļoti to nenovērtēju, bet tieši pie apjomīgiem izšuvumiem šis ir ļoti vērtīgi, kad diegs spolīte ir tik liela. Tas ir ļoti ērti. Un tieši tāpat arī Berninai ir ļoti ērta sistēma, kad ir jānomaina adatu platīte vai zem platītes jāiztīra. Vienkārši šeit nospiežot ar pirkstu, noņemās adatu platīte, un šeit visu var ērti iztīrīt. Tas ir tiešām, tas ir viss ir ļoti ērti darbībai, un tāpat tās vienkārši uzlikt virsū. Arī pēdiņu maiņa ir ļoti ērti, vienkārši tādi noņem pēdiņu, uzliek atpakaļ pēdiņu. Šai mašīnai konkrēti ir arī nolaižams augšējais transportieris, ko es viņu praktiski visu laiku, kad es šuju, es viņu praktiski visu laiku turu lejā. Vienīgais jāievēro arī pēdiņas, ja ir šāda mašīna. Ir arī vēl dažām mašīnām, kurām ir šis augšējais transportieris. Nezinu, kā ar citām mašīnām, bet tieši Berninas mašīnām. Jo es varu pateikt tikai par to, ar ko es tiešām strādāju. Ja ir šāds, jāievēro, ka visas pēdiņas nederēs. Derēs tikai tās pēdiņas, kurām ir speciāls šeit pēdiņai aizmugurē tukšumiņš, vietiņa, lai šis transportieris tur varētu darboties. Tālūk. Lūdzu. Un šī mašīna tiešām mani uzrunāja ar savu skaistumu, ar to, ka viņa ir 2 vienā, jo dzīvoklis, maz vietas, un ir forši, kad var darboties ar vienu mašīnu, kas var izdarīt visu, piemēram, šādu te maciņu, maciņu, pieņemsim, jā. Pazuda man maciņš bija šeit, piemēram, šo te maciņu. Es varu gan uzlikt izšūšanas moduli un izšūt izšūšanas daļu, gan pēc tam noņemot, pārveidojot par šuju mašīnu, es viņu sašuju. Es to varu izdarīt ar vienu mašīnu. Tas ir ļoti ērti. Un pašā nobeigumā ir šī mana mašīna, milzenīte, Bernina B700, tā ir tikai izšūšanas mašīna
Ja man patīk, tā kā es daudz izšuju, man patīk, ka viena mašīna ir atsevišķi arī, vienai mašīnai ir obligāti jābūt atsevišķi tikai izšūšanas mašīnai. Nu, lūk, kāpēc es izvēlējos šo mašīnu? Viņai ir viss tas pats, kas iepriekš minētajai mašīnai. Vēl papildus, protams, lielāks un ērtāks ekrāniņš, kurā visu var redzēt. Regulatori, ātruma regulators, ērti noņemama adatu platīte ar piespiedienu, nevajag skrūvgriezi, kā vajag lielai daļai citām mašīnām. Tas ir Bernins Plus, bišķīt grūti. Vertikālais kuģītis ar lielo, tāpat kā iepriekšējai mašīnai ar lielo spolīti. Man spolīte ir izņemta, bet spolīte ir tieši tāda pati, kā šai mašīnai. Līdz ar to atkal šeit ir tieši tas pats plus, diegs apakšā beidzās, vai vienkārši ir nepieciešams nomainīt krāsu. Izšuvums rāmis nav jāņem nost, vienkārši zem izšuvuma paliek roku, attaisa vaļā, izņem, nomaina un darbojas tālāk. Tas, manuprāt, tas vienkārši viss ir, bez tā, protams, var iztikt, bet tas viss ir ērtībai. Tā ir ērtība, manuprāt, un tas ir ļoti, ļoti patīkami. Nu jā, un, protams, šī mašīna bija manā vēlmju sarakstā dēļ maksimālā izšūšanas laukuma. Tā kā, ko rādīju maciņu, viņam tas izšuvuma laukums ir liels. Jā, es viņu varu izšūt gan uz Berninas, 5. klases Berninas, gan uz Bernetes B70, bet tur man ir jau mazliet sarežģītāk, jo man tur ir jāizšuj divās reizēs, viena pusīte un otra pusīte. Un gan arī lielākām kosmētikas somiņām, gan visam, man šis izšūšanas laukums ir ļoti svarīgs. Tāpēc, jā, es izvēlējos šo mašīnu, izšūšanas rāmis man vēl ir jānopērk, bet to ar laiku, jo arī šai mašīnītei viņu es iegādājos lietotu, un, es ar viņu mazliet padarbojos, lai patestētu, lai saprastu, kas ir, vai viņai ir kādas problēmas, vai kādas vainas ir, tad, kad vedīšu uz apkopi, lai var uzreiz pateikt, ka, ko es esmu ievērojis, kas būtu jānovērš. Un jāiegādājas lielais rāmis, un tad jau es maciņu varēšu izšūt vienā gabalā, vienā izšuvumā, un tas arī ir, tas ir ērti, vienkārši ērti strādāt, jā, un izšuvuma laukums ir 21x40 cm, tas ir jau ļoti, ļoti liels, tas ir tiešām ļoti pietiekams. Tālūk. Lūk, tāds sanāca mans video, stāsts par to, kā es izvēlējos un kāpēc konkrētās mašīnas. Es ceru, ka tas bija noderīgi, un ja tev patika mans video, ieliec īkšķīti pie tā un turpini sekot manam kanālam, jo noteikti būs vēl jaunumi. Tā kā skatieties īsumā, nobeigumā, ko es varu ātri pateikt, izvēloties izšūšanas mašīnu, pirmais, protams, svarīgais ir maksimālais izšūšanas laukums, un tad jau tālāk izvērtēt katras mašīnas iespējas, cik ērti ar kuru mašīnu ir darboties, un cik jums ir svarīgas šīs ērtības. Man šīs ērtības ir svarīgas, un tāpēc man ir tieši konkrētā tehnika kļuvusi par manu iemīļoto tehniku.